Uzreiz nozauga manu baby. Kur tad mēs esam ieradušies? Mēs esam ieradušies pie ūdens piedzīvojuma parka. Man ikdienas zālīte, man mazā baznīciņa. Īstenībā gads ir pagājis, kopš no Liepājas atgriežos atpakaļ Zentu. Ikdienā vadu mārketingu un turismu nodaļu. Welcome! Tas ir džims. Leģendāra sajūta. Tur ir šitāds sapulcs, tās jāizdara. Atnāca un uzblieza. Ok, nav tik traki, ka nenākam domāt par muskuļiem un tā tālāk. Tas vienkārši ir bonus, izskats ir vienkārši bonus. Tu baigi labi izskaties, maita. Tā kā labi, tā kā slikti. Uz ko daļa man bija, tā kā jāfokusēja. Sēžu preses konferencē, pierojos kājās un tāds krāms. Kādiena! Man tetovējumi vienmēr ir ļoti patikuši. Pirmkārt, ko es tāds pelmens uz sevis likšu. Tomēr strādāju tā nopietnā amatā un zinu, kā ir tie visādi tarakani galvā. Kā tas būs, kā tas iztīsies. Disciplīna, te ir attiecības, te ir izslēgt ego ārā, kurš man konstanti motivē. Nu labi, sāk godīgi, vai podkāstā savu grudaku parādīt. Man kā coacham jāpaslavē savs klients Raičs, mans draugs, no kā viņš izcēlās, kāda bija viņa bērnība, kādas bija tās lielākās grūtības, lai attiecīgi viņš varētu nomest vairāk kā 50 kg, sakārtot savu prātu, savu mentalitāti, un es gribu pieminēt. Mēs visi vēl joprojām būvējam savu labāko versiju. Never ending story. Never ending story. Tiltiņš. Čau, Raičs, vēlreiz. Mēs esam ieradušies pie ūdens piedzīvojuma parka. Man ikdienas zālīte. Let's go! Jā, man mazā baznīciņa. Ok. Ko taisīsim šodien? Ko trenēsim? Mīļāko lietu. Kas tā ir? Rokdiena, protams. Tieši tā. Šitā ir tā otrā ieeja, jā, no otrās puses. Yes. Basēniņš, ne? Šis ir mirklis, kad vēl viss guļ. Jā. Un Raicis nāk trenēties. Paldies Andrim par foršo kreklu. Reāli izstāsts. Bedēs. Ja ir lietas, ar ko man var uzpirkt ar krekliem. Nu, Raiti, pastāst, ar ko tu ikdienā nodarbojies? Tikko īstenībā gads ir pagājis, kopš no Liepājas atgriežos atpakaļ Zentu. Ikdienā vadu mārketingu un turismu nodaļu. Un principā tu centies piesaistīt cilvēkus, lai brauc un apskat šo pilsētu, vai ne? Jā, nu tad mārketingu nodaļa parasti strādā uz iedzīvotājiem, uzņēmējiem un turisms uz turistiem. Mēs tā kā iedzīvotājus informējam par to, ko pašvaldība dara. Mēģinam iesaistīt dažādās aktivitātēs. Un tagad mēs taisīsim turismu konferenci, ko es gribēju uztaisīt tādu ļoti netipisku, tādu radošāku. Tad mēs taisīsim lidostā. Un viena no runātājām, es uzaicināju arī Elīnu Didriksonu. Kolosāli! Tā kā atcerēs, mēs klausījāmies, ka mums bija tāds pavisam cits skatījums pirms tam, un tad, ko mēs dzirdējām, bija tāds Jā, un tas ir arī tas, ko es cenšos tagad parādīt. Es gribu, lai tie cilvēki iepazīst to cilvēku caur garo formātu, jo, zini, Instagramā, tur storijos, dažos rīlos, tu nevari tā īsto cilvēku dabu izprast. Un tu mans mērķis ir tagad iepazīstināt cilvēkus ar to realitāti, lai cilvēki maina domas par citiem, dzirdot viņas garajā kontentā. Welcome! Welcome, welcome, welcome! Pasties, tas ir vaibiņš, tas ir džims, sarkans, pelēks, vienkārši leģendāra sajūta iekšā ir. Pirmītās nākot iekšā, tu saki, tev ir tā ir tā tava mazā baznīciņa. Ko tu ar to esi domājis, vecīt? Baznīciņa. Tas ir tā, kad parasti uz baznīcu iet cilvēki sakārtot prātu vai nē, nomierināt emocijas, saprast, kas viņiem notiek, kāpēc notiek, iegūt kaut kādu spēku, tad šī ir tā vieta, kur es to varu izdarīt. Tad tu atnāc, no rīta piecēlies, vēl domā par to dienu. Tur ir šitāda sapulcs, tās jāizdara. Baigā diena vienkārši atnāc, uzblieza, uzlēc mūziku, uzblieza jaudīgu treniņu un tā liekas, ok. Nav tik traki, es tikšu to galā. Dzīve pavisam citās krāsās reiz, vai ne? Ja tu esi iesācis rīt ar kaut ko grūtu un pēc tam, kas tev būvē, tu uzreiz tev iedod pavisam citu perspektīvu visam tam, vai ne? Tad mēs nenākam domāt par muskuļiem un tā tālāk. Tā ir tā kā cita lieta, cita jauda, to, ka parasti cilvēks nerezonē parasti ar džimu. Un muskuļi tas vienkārši ir bonus, tas izskats ir vienkārši bonus. Kolosāli. Nu ko, Raič, tu šodien vadi treniņu, tu rādi, kas jādara ir, vai ne?
Tā kā tu teici, rokas bliežam, tad viss ir tavās rokās. Aiziet. Nu jāpaskatās, ko Mārtiņš ir salicis, ne? Cable overhead press. Perfekti. Seated cable curls. Supersetā. Nu, Raiti, kas tev to programmu vispār uztaisīja? Tā kā jā, tie, kas nezin, akadēmijā ir sakārtot treniņi, uzturs, strādājam pie mentalitātes, būvējam pārdomus. Tā, lai principā cilvēkam vairs viens lēmums nav jāpieņem. Viņš vienkārši atver vaļā aplikāciju, viņš redz, kas viņam jādara. Saistībā ar savu fizisko ķermeni, ar mentalitāti un ar piepildījumu. Viņam viss ir izdarīts, viņam rutīnas ir salikts iekšā, viņam treniņi ir uztaisīti, viņš vienkārši ņem, liek virsū svaru un moči. Jā, pat tas arī man ir tā, kad es jau gadiem trenējos, bet kaut kādā brīdī tā forma paslīd. Un tad šī gadījumā, jā, video ir safilmēta, tu vari pats sev no malas uzfilmēt, paskatīties, vai arī, ja nezinu, vai tu dari pareizi, iesūti man, un tā es redzu visu, un tā es uzreiz izlaboju. Āvais, rokdiena. Rokpams vienmēr perfekts no rītiem vienkārši. Kā tev ir, Aičs, cik tu vispār bieži trenējies? Katru dienu. Atceries, mēs mēģinājām speciāli ielikt vienu residēju. Kur tas nonāca? Nesanāca. Tu pasaki, ka tu trenējies katru dienu. Tas taču nav normāli. Bullshit, šito es neklausās. Tieši tā. Mēs nākam mentalitātes dēļ. Mēs nākam tāpēc kontrolas, lai mums dzīvē visi iet labāk uz augšu, ne? Vajag labs. Kā, ja tu gribi iegūt kaut kādu pozitīvu vaibiņu, pusdienas laikā izai pastaigāt, un tu ļoti daudz cilvēku satiks, jā. Pa ceļām tu satiec, tev paprasa, kā tu nomet, tu kaut ko tur nogriez vai kā. Un galvenais, ka katrs otrais stāsta par to, nevis, ka viņš gribētu un kaut ko tādu, bet attaisnojās man, kāpēc viņš nevar kaut ko izdarīt. Bet vakar bija smieklīgi, satiku vienu bijušo kolēģi, satiek mani, paskatās. Tu baigi labi izskaties, maita. Tas tā kā labi vai tā kā slikti? Uz ko daļa man bija jāfokusējās, tā kā labi izskaties vai maita. Man rītīgi patīk sarkana krāsa, un džimā sarkana krāsa izstāsta rītīgi kolosāli. Vienmēr, kad Aičs man atsūtīja kaut kādu vidi, kā viņš taisa formu, man bija tāds, yes, rītīgi foršu video ir uzfilmēt. Tas fons ir rītīgi kruts un tas old school, tas stiliņš. Jo es pats esmu uzaudzis džimā, kur ripas, kad lika kopā, viņas vienkārši skanēja un rībēja, un tas tādu rītīgu nostalģiju atdod. Tagad, kad man būs nākotnes džims, es čisti taisīšu ar sarkanādu. Tas man ir 100%. Sarkanādu un visādām krāsiņām. Visādām krāsainām gaismām, bet es negribētu pelēkus, bet es gribētu melns. Melns ar sarkanu. Rītīgi. Tā ir nākotne. I am speaking this shit into existence. Es zinu, ka es kaut ko tādu uzbūvēšu. Tikko manifestēji, ja? Jā. Tumsiņi. Uzblies šito, tad pēc samiem taisīt biceps. Pumpē, let's go. Izspēd uz maksimumu. No šito jau es saprotu. Stiprs maita. Es atceros pirmo kādienu. Kad divi Mārtiņi satikās, Raičs iznīcināja, ne? Un toreiz bija pirmā man diena Ventspilī. Un es sēžu preses konferencē pie galda. Nāk garām sasveicināties. Es pierojos kājās un tāds krāms iemetās. Es vairs neko nedzirdu. Viņš man, kas notic? Es skatījā. Kādiena. Pasēžu kādu brīdi. Tā gadās. Labs. Pat repītēm. Tā kā šitādi. Un to es vienmēr saku, tev jābūt mazliet ķertam, lai tā kā būtu labāk rezultāti. Tāpēc, jo tā ir normāls, jau tu neesi. Nē, tā gan jā. To es sen zinu. Davai, kurš noliks nost? Pirmais, tas mīkstais. Come on! Izstāsta, kāds ir nomirs benčojot, bet ir viena problēma. Viņi nav pielikuši klāt ripas, jo te bija jābūt vairāk svaram virsū. Tas stāsts, kad, ja čoms tur aiziet tas ir, tad uzliec vismaz rips. Liec vairāk rips virsū. Lai neizskatās pēc mīkstājiem. Jā, tieši tā. Tu zini. Jā, Raičs vispār pastāst par tiem tetovējumiem, jo tu tā kā nekad, man liekas, mūžā nebija iedomājies, kā tetovējumu taisīs, vai ne? Nē, bet man tetovējumi vienmēr ir ļoti patikuši. Jā. Uz visiem citiem. Jo, pirmkārt, ko es tāds pelmens uz sevis likšu. Kā es aiziešu, kur tur tā tetovētāja vispār par tiem tur taukiem tu ņemsies, kas tur būs, vai ne? Vai tur vispār uztaisīt, kā tas izskatās. Pirms vispār, tā nemēdz vairāk kā tēkrakla rādīt, tā. Bet, tagad es
sasniedzu to punktu, kad, tas rokas jau pēc kaut kā izskatās, varētu kaut ko uzlikt un tā, bet, zin kā, es tomēr strādāju tādā nopietnā amatā un zin kā, ir tie visādi tarakani galvā, kā tas būs, kā tas iztīsies un tā tālāk. Es jau arī tev teicu, pilnīgi vienalga. Tieši tā, galvenais būt autentiskam un darīt to, kas tev patīk, vai ne? Tieši tā. Un viss var arī atkarīgs, kāda tev kā cilvēkam ir enerģija. Ja tu esi kolosāls cilvēks, ir forši tev atrasties blakus, tā kā tas tikai tev tā kā izpušķo. Šitas bija pirmais, ja? Atceries? Jā. Uz gadu. Uz gada dienu? Uz gada dienu, jā. Tad, kad man liekas, tā bija tava lielā diena. Gads kā e-plērim. Un gads kā e-plērim, jā. Jā. Tā kā tur ir savienots vairāk, tas nav vienkārši kaut kāds, pirmkārt, e-plēriem fleksīts, tas ir standarts, jā. Tas vispār es viņu uztaisīju tādu vairāk kā sev atgādinājumu, ka es pastīšos spogulī, un ja man uznāks kaut kādi, mendeļi vai, kādā dienā izdomāšu, kad viss šitam nav nekāda jēga vispār, kāpēc man tur emocionāli savu jāstrādā, tur nav ko līst iekšā pa to sīpoliņu, jo tai centriņā lien vairāk iekšā, jo tās sīpolu miziņas ir kodīgākas. Un, protams, ir bijuši, kā jau tu zini, pa vidām visādi mendeļi un tā, bet tad tu paskaties no rīta spogulī un saproti, atceries, ja? Godīgi teikšu, es pat arī tā kā vairākus gadus jau iekšā tajā pašizaugsmes procesā tāpat, protams, par sevi šaubījos, domāju, ka var jau viss kaut kas notikties, vai ne? Varbūt izkritīšu ārā no procesa, un tāpēc man arī ir tā kā radies tas tetvējums, un varbūt tās varam cilvēkiem arī parādīt, jo es arī uztaisīju to tetvējumu ar jēgu, vai ne? Tā kā man tur tetvējumā ir salas, un no katras no tām salām ir manas vērtības, vai ne? Un principā, tad, kad es to tetvējumu taisīju, man tās vērtības bija pa nulēm. Tur man ļoti, ļoti grūti gāja ar to visu, un tad, principā, es vienkārši pats sev uzliku atgādinājumu savu grudaku, jo es katru dienu sev redzu, vai ne? Ka man tās lietas ir manas svarīgākās lietas, un man pie tām jāstrādā. Un tad mēs varam redzēt, te ir disciplīna, te ir attiecības, te ir izslēgt ego ārā un uzņemt jaunu informāciju, vai ne? Un iekāpt sirdī, un tad ir attiecības un veselība. Un tās lietas, kuras man konstanti motivē. Un es sev atgādinu, ka pie tām lietām man visu laiku ir jāstrādā. Tas nav tā, ka es viņus vienkārši palaidīšu un viņas augs. Nē, es uz viņiem visu laiku fokusējos un strādāju pie viņām. Labi, sāk godīgi, tu vienkārši gribēji podkāstā savu grudaku parādīt. Protams, tas jau arī standartā. Zini, kā ir, mēs ikdienā sev ļoti maz slavējam. Un man kā coacham ir jāpaslavē savs klients Raičs, mans draugs Raičs. Ir tā, ka mans mērķis vienmēr bijis tā kā uzcelt savu klientu tādā posmā, kad viņš reāli ar manīm var konkurēt. Un te es uzreiz varu teikt tā, ar Raiču vienmēr tie treniņi ir reāli jaudīgi. Protams, tagad bija tā, ka kamēr mēs filmējam, gudrojamies, bet ir tā, ka tiešām, kad tu trenējies, viņam jauda ir. Džeks ceļ var teikt tos pašus svarus kā es, un es nevienā brīdī nevaru atpalikt. Es atceros, ka mēs sākām, kad tu ņēmi vēl meiteņu hantels, vai ne? Kad tu vēl ar viņām tur čakarējies, teici, vecīt, tu drīz no viņām izaugs. Un tad pienāca tas brīdis, kad, kā jau viņš teica, viņš ir mazliet ķerts, viņš sāk ņemt un riskēt tās lielās hantels un pasties tagad jau tie cipari pavisam crazy. Un tas ir ritīgs prieks un man tāda ritīgi patīkama sajūta, ka mans students, mans skolnieks ar mani tagad konkurē un es zinu, ka tikai labākais vēl ir priekšā. Tā kā respekt, Raiči. Paldies, ka iepazīstināji mūs ar savu baznīcu, kur tu sakārto savu ķermeni, sakārto savu mentalitāti, sagatavo sev dienai. Mēs tagad dosimies uz otro daļu, kur mēs uzzināsim to viņa stāstu, no kā viņš izcēlās, kāda bija viņa bērnība, kādas bija tās lielākās grūtības, kam mēs gājām cauri, lai attiecīgi viņš varētu nomest vairāk kā 50 kg, sakārtot savu prātu, savu mentalitāti un uzbūvēt savu labāko versiju. Un es gribu pieminēt, mēs visi vēl joprojām būvējam savu labāko versiju. Tā kā, ko? Iesim ģerties. Never ending story. Never ending story. Un dosimies uz podcastu. Yes. Cik sev atceros, vienmēr esmu bijis apaļšpuika, uz to veikalu aizejot, vismaz ielīst kaut kādā izmērā. Kaut vai tev 3XL normāli viss darētu, ja? Es teicu, tā kā tu esi 2 soļus no nāves. Tā vīrišķās enerģijas puse ir iztrūkusi, ja? Tur, kur meitenes iegriež, tur emocijas, es pēc stop. Sākāt runāt, tur pāms un šitāds, man tas tāds pirmais ir tāds, ok, kas tas tāds ir? Ok, labi. Jā, tas ir tas, ko es daru, es manipulēju ar cilvēkiem, izklausās briesmīgi, ne? Jā. Tajā procesā es jau tik ļoti nogurs, ka beigās jau man vairs nav spēku, un es vienkārši pasaku, un nekas no tā nav bijis, un es domāju, un kā tas viss bija vajadzīgs. Attiecība tēm bija tā, kur es vispār sev no dzīves biju izslēdzis, kuras sieviete varētu gribēt tādu, vai ne? Mums būs jāfilmē video. Good. Let's go. Tiltiņš.